paņemsiet to no telefonu. Un telefonu uzrīki. Tieši nav. Uzrīki, un nevarētu katru dienu. Kā jūs to darīt? Jā. Un es izmokīte tā apkārīs. Un tur tiesi. Katrs nepretiecību. No klasā tādēļ. Kāds tu griezi? Kādu šodien mēs varam? Kā atmārīdus. Atdevāju un tika viņus. Tika redīgi, uz to valdīja. Vakar telefonu nogīru. Nu, ka mēs sāpēsim. Tāpēc tad ēdēt to mūsu. Jā. Bet tu zini, nu tā, redzi, kā pēšķi. Latvijas kara muzejā, muzeja draugi, Latvijas vēstures interesanti. Jūs ar dziesmu sveica Latvijas Nacionālo karavīru biedrības koris Tēvija
un mēs viņu vēl dzirdēsim arī pasākuma noslēgumā, un arī pie kafijas galda varēsim kopā arī dziedāt. Un man prieks jūs redzēt Latvijas Kara muzeja mūžizglītības programmā, ko mēs jau 2. gadu veidojam kopā ar Latvijas Nacionālo karavīru biedrību un aicinam kopā cilvēkus izprast, izzināt Latvijas vēsturi. Brīvā, nepiespiestā atmosfērā, aicinot ik reizi kādus godabiedrus un viesus, arī šoreiz tā būs. Un mūsu pasākums būs no vairākām daļām. Pirmā būs ievadaļa, tad būs izzinošā diskusija, par ko es jūs vēlāk iepazīstināšu. Un trešā, tā būs saviesīgā daļa, ko mēs esam aizsākuši, lai cilvēki varētu pēc tam ar emocijām dalīties, pārunāt un kādus jautājumus pie kafijas, šodien arī pie vīna un kliņģera, tā kā pēc pasākuma nemūkam projām, bet turpinam viens otru uzmundrināt un arī izzināt. Bet šodien mums ir viens īpašs vaininieks, labā nozīmē, un tas ir Aleksandrs Skrieviņš. Cilvēks, vai piedarīt Kalniņš, es atvainojiet pārteicos, Aleksandrs Kalniņš, cilvēks, kuram patika rakstīt un pierakstīt savas domas, pārdomas, un kurš ir salīdzinoši no nedaudziem latviešu leģionāriem, kurš ir uzrakstījis dienas grāmatu. Un, ja reiz kaut kas ir uzrakstīts, tad, protams, tas būtu arī nedaudz jānocitē. 1945. gada 31. janvāris. Šodien arī 31. janvāris. Ārā silts. Manuel Gultas režīms. Ārsts izmeklēja. Varbūt būs cita kostīte. Citādi labi, tikai pakrūtē reizēm vēl iesāpis. Dzeltenums nozudis. Sapnī redzu, ka sieviņa ar mammu varas baložos, un mēs ar Mārtiņu kreķējamies. Neredzēju viņas, tikai dzirdēju. 1946. gads, 31. janvāris. Jaukas, saulainas dienas, tik mums sirdīs saules nav. Vakarā atkal koncerts, pienākušas paciņas, jau 2. dienu dala. Katru paciņu kontrolē, vēstules tiek izņemtas pie kontrolas. Citi priecīgām sejām steidz mums garām uz barakām ar paciņām rokās. Katrā vārdā dzird izskanam probraukšanas gaidas. Ko gan man var dot aizbraukšana, ja netieku pie mīļajiem, kuri naktī sapnī rādas, neapklusināmās ilgās sauc pie viņiem? Varbūt būs iespējams sarakstīties un ko uzzināt par mīļajiem. Neizsakāmu prieku sagādā paciņa no krēsliņiem. Maza, tomēr priekš mums tā ir vesela bagātība. 200 grami sviesta, buņģa konservu un 10 biskvīti. Priecājamies kā bērni, neesam tomēr aizmirsti. Šādas, ļoti daudz citas pilkas epizodes var lasīt Aleksandra Kalniņa dienas grāmatā. Un tāpēc es saukšu droši vien kā nākošo runātāju Latvijas Kara muzeja vēsturnieku Kasparu Strodu, kas ir strādājis pie šīs grāmatas, lai viņi ieraudzītu dienas gaismu. Teikšu arī, ka Kara muzejā asnieks Kaspars Strods ir arī biedrības kronoloģija priekšsēdētājs, vadītājs un daudz citu projektu īstenotājs. Un droši vien tev ir labi ceļavārdi, ko tu varētu tagad pateikt
grāmatai, jo daudzi šodien redz viņu pirmo reizi, citi varbūt ir redzējuši tikai virtuālā vidē. Lūdzu. Labdien visiem! Prieks jūs tik kuplā skaitā redzēt Latvijas Kara muzejā. Es laikam pavisam īsi, lai nekavētu mūsu galveno sadaļu, kas ir diskusija. Ja mēs runājam par Aleksandra Kalniņa dienas grāmatām, tad grāmatas stāsts aizsākās pirms vairāk kā 2 gadiem. Biedrībai Chronologiem noslēdzot vienu no saviem iepriekšējiem projektiem. Kādā vakarā es saņēmu zvanu no viena paziņas, ka ir cilvēki, kuriem ir kāds vērtīgs avots, un viņi gribētu saprast, vai tas ir nozīmīgs, un vai es nevarētu ar viņu iepazīties. Tā mēs sazinājāmies ar Aleksandra Kalniņa mazmeitu Aritu, un principā es devos uz Siguldu, kur mēs tad arī apskatījām to dienas grāmatu, un principā bija no pirmajām lapusēm skaidrs, ka tas ir kaut kas unikāls, kaut kas tāds, ko vajadzētu parādīt arī pārējiem, un līdz ar to mums arī biedrībā radās ideja, ka mēs varētu veidot projektu, kurš tika arī iesniegts veiksmīgi Valsts kultūra kapitālā 2 daļās. Un pirmajā daļā tātad mēs veicām šīs dienas grāmatas atšifrēšanu, un paldies Agrim Zepim, kurš uzņēmās šo, es teiktu, ļoti tādu piņķerīgu un sarežģītu darbu. Tad, protams, bija pašas dienas grāmatas arī izvērtēšana un priekšvārdu sastādīšana, un arī paša Aleksandra dzīves gājuma izpēte. Un tātad pagājušā gada nogalē tas rezultājies arī ar šo izdevumu. Un es varbūt par pašu dienas grāmatu šobrīd neko vairāk neteikšu, pataupīšu diskusijas sadaļai. Tās varbūt svarīgākās atziņas, bet es saprotu, ka Aritai ir ko teikt mums, tāpēc es aicināšu viņu šeit, tagad priekšā. Tiešām tas ir ļoti nesautīgi, ka jūs
varat nodot šīs liecības, jo mēs ļoti ceram, ka Kara muzejā viņas būs daudz labāk aprūpētas un būs tiešām pieejams daudzām paudzēm vēl pēc mums. Un vienmēr, laikam, ir tiešām jāizvērtē, vai mājās apstākļos mēs varam bieži vien tās vērtības saglabāt sevi dokumentus, kas no kādu laiku neuzstāv labākā papīra, netikā labākajā temperatūrā un apstākļos glabājas. Tas kāds pavadinājums varbūt arī citiem pārdomāt un vispār paskatīties, kas atrodas mājas arhīvos un ko ir vecvectēvs vai vecvectēvs vispār rakstījis. Varbūt atrodas vēl šādi unikāli dokumenti. Un mēs ķersimies klāt droši vien pie arī ļoti gaidītas daļas pasākumā, kad mēs diskutēsim par bijušās nacistiskās Vācijas militārajos formējumos dienējošo latviešu rakstītajām atmiņām un to nozīmi, pētot vēsturi. Un tad man ir tik laba priekšrocība, ka es savu darbu varēšu nodot vēstures doktoram Kasparam Zellim, kas droši var jau nākt un ieņemt vietu. Un Kaspars Zellis pārstāv Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūtu un ir vadošais pētnieks. Tā kā lūdzu godāt. Nākošais runātājs diskusijā mums ir Jolanta Trēle, šīs grāmatas sastādītāja un literārā redaktore, ļoti patīkami. Mēs šodien esam skoti uz aplausiem, vai esam noguļuši? Visiem zināmais vēstures doktors Ulds Neiburgs, Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks. Jānis Tomševskis, Latvijas Kara muzeja vēstures departamenta kara un militārās vēstures tehnikas nodaļas vēsturnieks. Un jau jums visiem zināmais, jau Kaspars Strots. Un jā, gribētu arī atzīmēt ļoti būtisku lietu, ka gan Kaspars Zellis, gan arī Ulris Neiburgs pārstāv šodien arī tādu valsts pētījumu programmu Latvija 20. 21. gadsimta vēsture, sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi, kas arī ir ļoti būtisks ieguldījums valstisks, lai mēs izzinātu savu vēsturi. Bet, protams, kā jūs minējāt, kā jūs dzirdējāt, es pieminēju vēstures doktori, pētnieki, akadēmiķi, vismaz vai Latvijas līmenī mums viņi tādi ir, jo nav nemaz tik daudz to militāro pētnieku, viņi ir, zināmā mērā piedodiet, kolēģi, varbūt, ka tā nedaudz pārspīlē mūsu guru. Un, protams, viņi veikuši to daudz pētījumus, kas skar vēstures notikumus, bet man liekas, viņi paši pat neapzinās, cik savas darbības laikā viņi ir izcēluši aizmirstus, piemirstus cilvēkus. Viņi ir pieminējuši viņu biogrāfijas, un ārkārtīgi daudz raksti bijuši tieši par cilvēkiem, par karavīriem, un man liekas, tieši ar šiem pieminējumiem, šo cilvēku izcelšanu, viņi ir veikuši ne tikai akadēmisko darbu, pētniecisko darbu, bet viņi arī, man liekas, ļoti mērķiecīgi mūsu sabiedrībā veicinājuši empātiju, līdzpārdzīvojumu, jo tie cilvēki, par ko viņi ir rakstījuši savos darbos, avīžu rakstos, raidījumos runājuši, man liekas, katrs bija kaut kāda dzīves skola, īpašs pienesums, ko mēs arī nevaram novērtēt. Varbūt tas bieži vien nebija tas nopietnas pētījums, bet jebkura cilvēka pieminējums, tas ir ārkārtīgi būtiski. Un paldies jums par to, kolēģi, un tagad es došu vārdu Kasparam Zellim. Jāieslēdz mikrofoni visiem. Es došu. Labvakar. Tātad es varu būt
skaisti neprotu runāt kā Mārtiņš. Es atslavēju visus, un man jau vairāk laikam vajadzētu slavēt. Jā, dienas grāmatas un vispārībā karavīru atmiņas, viņas ieņem, man liekas, ļoti lielu nozīmi šodienas sabiedrībā, un mēs nepārtraukti redzam, ka parādās aizvien daudz šīs te karavīru dienas grāmatas un karavīru atmiņu publikācijas. Ja? Es pēdējo reizi kara muzejā biju laikam pirms nedēļas vai pirms 2, kad Kaspars man arī uzdāvināja šo te grāmatu, un es nācu pārbaudīt vienas dienas grāmatas oriģinālu, kur mēs taisamies publicēt. Ja? Kura visumā ļoti līdzīga, faktiski, negribētu jums stāstīt visu to saturu, bet būtībā tā karavīra liktenis ir ļoti līdzīgs Aleksandra Kalniņa liktenim. Ja? Un šādā te sakarībā, jā, mēs varam redzēt, ja, ka mums jāpārbauda tikai tie mājas arhīvi, ko mums vecstāvi vai vecvecstāvi ir atstājuši, ja, bet arī Kara muzejā, kā mēs zinām, jā, labās ļoti daudz vērtīgi materiāli, ja, kas jau projām vēl nav, teiksim, nonākuši tādā plašākā nozīmē. Bet šo te diskusiju varbūt es gribētu sākt tādās 2 daļās. Vispirms mēs parunāsim par pašu Aleksandra Kalniņa. Šīm te piezīmēm Kaspars teica, ka tās ir unikālas un tās ir ļoti svarīgs, ja, tad mēs mēģināsim noskaidrot, kas tad tur ir tas unikālais un svarīgais, jā, un tad diskusijas varbūt otrā daļā parunāsim plašāk par šīm dienas grāmatām, cik tās dod sabiedrībai un cik tās dod konkrēti vēstures pētniecībai. Tad sāksim varbūt ar jautājumu, arī, teiksim, varbūt Kaspars varētu būt pirmais, kas mēģina atbildēt uz šo te jautājumu, jā. Tātad, kāpēc Aleksandra Kalniņa šīs te piezīmes, ja kāpēc viņas parādās tikai tagad un nevis iepriekš? To stāstu formālo pusi mēs dzirdējām, bet varbūt tā vispārīgā. Kāpēc viņas būtu nozīmīgas šodien? Es teiktu, ka Aleksandra Kalniņa dienas grāmatu gadījumā tas atslēgas vārds ir laikam tā tuvinieku, varbūt tā apziņa, ka vajadzētu noskaidrot, varbūt, ka vai viņas vispār, teiksim tā, vai viņas ir vērtīgas, un šeit tad parādās arī tas mūsu kā vēsturnieku uzdevums cilvēkiem varbūt palīdzēt un savā ziņā pateikt priekšā, ka tā ir vērtība, jo mēs zinām arī, ka ļoti daudzos gadījumos šīs dienas grāmatas varbūt nekad arī nepiedzīvo ne publicēšanu, ne nonāk kādā, teiksim, akadēmiskā pētnieciskā institūcijā, bet vai paliek pie ģimenes, vai nedod Dievs. Arī es personīgi zinu, ir vairāk gadījumi, kad šādi pieraksti vienkārši kā nevērtīgi tiek vai labākajā gadījumā makulatūrā atdota vai izmesti ārā. Un Aleksandra dienas grāmatu kontekstā, man liekas, tas svarīgākais, kas ir tieši no tā saturiskā. Es varbūt atšķirībā no kolēģiem tik daudz ar leģionu tēmu varbūt neesmu strādājis, bet būtiskākais, kas uzreiz iekrita acīs, ir tā detalizācija notikumu. Un varbūt tas nebūs tik ļoti saistoši militārās vēstures, varbūt cienītājiem, bet šeit ir tieši tā sadzīve, tā trinda, tā ikdiena, kas notiek Zedelgienas nometnē, kā viņi dzīvo, kā tas vispār viss, kā vispār šī ikdiena norit, jo mēs zinām dažādas atmiņu pierakstus, bet viņi bieži vien ir bez šīs, teiksim, ikdienas detalizācijas, un īpaši šeit mēs varam runāt par šo dzīvi trindā, kas, manuprāt, ir arī šīs dienas grāmatas, atmiņu piezīme, tā būtiskākā daļa, ka viņš nebeidz šos pierakstus līdz Otrā pasaules kara beigām un tātad nonākšanu gūstā, bet viņš turpina rakstīt, viņam tas liekas svarīgi. Mēs, protams, nevaram atbildēt, kāpēc viņš to darīja, bet tas varētu būt saistīts, protams, ar to, ka viņš vienkārši ir nonācis svešā vidē, un viņš uzticas
pats sev raksta un piefiksē to, kas varbūt viņam liekas būtiski un ko viņš varbūt nevar citiem pateikt. Bet tā ir tā būtiskākā daļa. Un jāņem vērā, ka šīs dienas grāmatas tiek rakstītas ļoti ilgā periodā, tā, priekšu paējot jau no 44. gada augusta līdz 52. gada martam, ar tādu diezgan lielu regulātāju, kamēr viņš nonāk Kanādā, un tad sākās ikdienas dzīve, un tad redāk tikai ieraksti. Tad es domāju, tieši tas, ka šis laika periods un tā detalizācija ir ļoti būtiski šajā gadījumā, un mēs te redzam dažādas lietas, ne tikai, kā es teicu, šīs militārās norises, kurās, jāsaka, viņš pats īstenībā ļoti maz, viņam paveicās, viņš maz piedalījās tiešā karadarbībā, un tas viņam īstenībā izglāba, bet es teiktu, ka tiešām šī detalizācija, mēs varam iegūt, to mēs parunāsim vēlāk, bet ļoti dažādas lietas, teiksim, ikdienu, savstarpējās attiecības, varbūt arī kaut kādas iezīmes, kas notiek trimdā, kultūras dzīve un tā tālāk. Labi, paldies, bet vēlreiz tas jautājums ir tomēr, dienas grāmatas ir pabeigts rakstīt, mēs varētu teikt, trimdā, pirms 17 gadiem, ja? Tā ir savādāka situācija, kad par šo tēmu varēja runāt, par šī tēmu bija interesanti arī noteiktās aprindās, bet dienas grāmatas neiznāk, ja? Viņas ir neinteresants. Kāpēc? Ir jāpiet šeit ar 70 gadiem, varbūt Tūlis var mēģināt atbildēt, vai Jānis? Jā, tas jau droši vien ir kaut plašāks konteksts, jo droši vien to jau mēs varam vērot ar publiskā telpā, mēs varam vērot par Latvijas sabiedrībā kopumā, vismaz man tāds ir iespējas. Ir nepieciešama kaut kāda pauze, laika atstāt, paudžu maiņa, kad jaunā paudze, kas nav pieredzējušos notikumus, varbūt uzdot kaut kādus jautājumus par saviem interesējies, par saviem vectādiem, par viņu likteņiem un tam līdzīgi. Ir kaut kādas diskusijas, gan iekšpolitiskas, gan ārpolitiskas par leģionu. Leģionas, kā mēs zinām, ir viena no tiem karstākajām tēmām, kas ir bijusi, kas rosina kaut kādu interesi. Tāpat arī mans norādījums ir tāds, mēs zinām, ka Nacionālā karavīru biedrība un tam līdzīgi un Daugavas Vāni, kas organizē atceres pasākumus Lestenē, Morē. Tie cilvēki, kas jau pēdējie dzīvē leģionāri, viņi mums, vai tiem mums ir svarīgi, viņi arī iegūst tādu lielāku vērtību, varbūt ir tāpēc, ka viņi tiešām ir vieni no retajiem, ar kuriem mēs vēl varam runāt un stāstus uzklausīt. Un varbūt nevienmēr, kā šī Aleksandra Kalniņa gadījumā, šī dienas grāmata mums nav tāda veida, kā, piemēram, nezinu, majora Pētera Lapāri, kaut tā dienas grāmata, kas sašķiet muzeja krājumā atrodas un ir, tā nav publicēta. Ir elektroniski pieejami, ja? Varbūt Kalniņš nav nekāds, kur, nezinu, leģionu varonis tādā izpratnē, ka viņš ir piedalījies kaujās, viņš tā nav piedalījies, viņš ievainots mājā, viņš ir mākslējies un galīdzīgi. Bet nozīm redzot, leģionu tēma sabiedrībā ir svarīga, nozīmīga, arī varbūt kaut kāda simboliski, bet tā jau ir atsevišķa saruna. Tā ir, un tāpēc ir šī interese, tāpēc iznāk šādas dienas grāmatas, un šī dienas grāmatas viena no tām. Lai neatkārtotos to, ko kolēģi minēja, manuprāt, katras tagad mūsdienās iznākušas dienas grāmatas iznākšana ir savā ziņā nejaušība. Šajā gadījumā arī Kaspars jau labi paskaidroja, kāds viss īstenībā esmu pārsteigts, ka 2 gadu laikā šādu projektu var īstenot. Tas ir, protams, ļoti apsveicami. Bet liela daļa no šīm dienas grāmatām vienkārši vēsturnieki par viņām nezina. Un tādēļ arī radinieki tātad nespēja novērtēt to, kas viņiem ir mājās. Tā kā varbūt arī šeit, izmantojot iespēju, kad cilvēki ir sanākuši, varbūt jūs paši arī varbūt savās mājās, vai skapīšos, vai radiniekiem var pajautāt, varbūt ir kaut kas vēl tāds vērtīgs, ko vismaz nedrīkst pazaudēt, teiksim, varbūt, ja tas nenonāk kāra muzejā vai kādā citā muzejā, tas varbūt nonāk kaut kur citur bibliotekā vai tiek digitalizēts un tam līdzīgi, respektīvi, lai tas neiet postā, jo strādājot muzejā jau, teiksim, vairāk kā 10-15 gadus,
es jūtu, ka šīs liecības, kas tiek apnestas uz muzeju, paliek arvien mazāk. Un skaidrs, ka laiks iet, šīs liecības nevar tā vienkārši no zemes izrakt, viņas kaut kur paliek, cilvēki tīra mājas, viņi nespēja novērtēt šo liecību vērtību, tad, iespējams, viņas tiešām nonāk, tur nevar viņam nonākt. Bet jā, piebilstot vēl par šo Aleksandra Kalniņa dienas grāmatu, tā Kaspars un Uldis jau lieliski izstāstīja, ka, manuprāt, arī tā lielākā vērtība ir tas, ka viņš tiešām nebeidz rakstīt to dienas grāmatu, jo parasti jau tās, kas kara muzejā dienas grāmatas ir nonākuši, tad parasti ir par kara laiku, tad ir tie gūstekļi, un tad sākas tas nosacīti miera laiks, kad cilvēki nonāk kaut kādā mītnes zemē, un tad viņiem sākas tā ikdienas dzīve, kas ne viņiem pašiem liekas interesanti, par ko vajadzētu rakstīt, un arī viņiem liekas, ka citiem tas būtu interesanti. Un līdz ar to tas tā diezgan dabīgi arī beidzās, un apskatot dažādas dienas grāmatas, kas ir arī mūsu muzeja krājumā, tad parasti, varbūt mēs par to arī vēlāk paturpināsim, bet parasti cilvēki īsti nesaka, kāpēc viņi sāk rakstīt, un viņi arī nestāsta par to, kāpēc viņi beidz rakstīt. Bet labi, to es varbūt paturpināšu. Tas, ko mēs parunāsim tālāk, tas ir jautājums, ko cilvēki, protams, nestāst, bet tas ir jautājums, ko jāuzdod katram vēsturniekam. Jebkurām sanalizē dienas grāmatas, Bet varbūt man interesētu vēl viens tāds aspekts, par to, nevēsturnieku viedoklis, jums Jolanta, kas darbojās ar šīs grāmatas, to literāro pusi. Kas jums šķita vērtīgs šajās dienas grāmatās? Kas ir tas, ko jūs varbūt uzzinājāt? Jaunu, ko jūs nezinājāt, kas pārsteidz? Man jāteic, ka es ļoti daudz ko uzzināju, un, protams, rediģēju kādu darbu, tev ir jāiepazīst tas laikmets, gan cilvēki, gan viss konteksts, kurā tas top. Tā kā tāda ļoti vērtīga pieredze, un kas man liekas vērtīgs tieši Aleksandra Kalniņa dienas grāmatā un vispār dienas grāmatā kā autentiskā dokumentā, ir tas, ka tu atmiņās mēs bieži pēc tam atceramies, un tad mums jau notiek kaut kāda selekcija, kas bija svarīgs, kas nebija svarīgs, kā es gribēju izskatīties vai kā es negribēju izskatīties, bet šeit viss ir tiešām, kā tas tajā brīdī, tajā dienā, kā spīdēja saule vai liela lietus un cik daudz vai man bīkojies vai man nebīkojies. Arī šī te ikdiena tieši tas, ka viņa ir tāda katru dienu fiksēta tik ilgā laika posmā, kā tas viss izmainās, kā cilvēka domas mainās. Es uztvēru to dienas grāmatu, kāpēc viņš rakstīja tiešām kā tādu vēstuli saviem tuviniekiem, ar kuriem viņam nebija iespējas nekādā veidā kontaktēties, bet viņš par viņiem dienu un nakti domāja. Un viņa man liekas tāda ļoti cilvēciska, ļoti tāda, subjektīva, bet reizē arī ir šis otrs, tas dokumentālais slānis, kuru izpētīt bija ļoti interesanti. Es arī citas dienas grāmatas, kas bija pieejams, lasīju kaut vai, lai salīdzinātu, lai precizētu kaut kādus notikumus un gramus un uzvārdus. Tā tas bija tiešām, man liekas, ka šis ir tāds ļoti vērtīgs izdevums. Ko vēsturnieki par to domā? Kas tev, lasot šo grāmatu, ir liekas, tas vērtīgākais, ko mēs varam atrast, ko tu ieteikti, kādiem pētniekiem pievērst uzmanību šeit grāmatā? Kādiem motīviem, kādiem momentiem? Manuprāt, šāda veida dienas grāmatas, ja mēs skatāmies kā uz konkrēti Aleksandra Kalniņa dienas grāmatu, tad tā ir vērtīga, kurš varam spētīt, piemēram, Kalniņa dzimtas vēsturi.
Tas būtu tāds viens no svarīgākiem avotiem, kas jāsalīdzina ar citiem dokumentiem, citām atklātu vēstures liecībām un tam līdzīgi. Ja mēs pētam atkal, leģionu vēsturi vai leģionu pulku vienības gaitas kara beigās Vācijā, vai latviešu karabūstekņus Putlusās Zedelhemā, tad es teiktu, ka šis ir viens, atkal varbūt nebūtiskākais, bet viens no avotiem, kas tātad, liekot kopā, skatot, salīdzinot ar citām piezīmēm, dienas grāmatām, atmiņām, kas atkal palīdzētu mums veidot kaut kādu kopīgu ainu. Un kas varbūt ir tas vērtīgākais, līdzīgi varētu runāt ar pat trimdas periodu. Piemēram, pētīt Anglijas vai Kanādas trimdnieku gaitas, sadzīves, ikdienas, tā saucamo mazā cilvēka, varbūt vēsturi, tad mēs varētu salīdzināt, kā, piemēram, konkrētas darbības apraksta Kalniņš un kā apraksta varbūt citi latviešu dīpīši vai trimdnieki un tam līdzīgi. Un tā salas, es domāju, slēpjas detaļās, jo katrā no tām dienas grāmatām mēs atradīsim varbūt kādu interesantu detaļu, kas atšķirsies no detaļām, kas ir citās dienas grāmatās. Un personīgi, man īstenībā ir arī personīgas piezīmes par šo darbu. Mans bija pārsteigums zināms, un man, piemēram, personīgi tas ir ļoti svarīgi. Es šajā dienas grāmatā atradu divreiz pieminētu savu vectēvu. Viņš arī dzīves Lubānas pagastā. Viņš bija Dievs Tormis ar Pulkulkos. Kalniņš viņu piemin vienreiz, kad viņi ir kopā Zedelgemā, viņš ir aizbraucis prom no Zedelgemas. Otrais piemin, ka viņš satiek viņu Ronkāls ielas Kanādā. Un tas ir tāds, man svarīga lieta, ko es saku, kas man ir interesanti, kas var noderēt pētījumos par kaut manas dzīves vēsturi. Ja? Un, protams, te mēs redzam varbūt kaut kādas ne tikai pozitīvo, bet ir kaut kāds zināms šajās detaļās, ka trūkums tādā ziņā, kas nav kritika, bet vienkārši piezīme, piemēram, mans vecāks ir minēts kā persona, kas, viņš sauc Kārlis Kampiņš, kurš ir satikts tātad Vācijā vai kā trimdā, kur ir nodalīts ar personu rādītāju. Bet reāli viņš bija Lubānas, Madonas aizsargu pulku Lubānas aizsargu nodaļas priekšnieks, un Kalniņš, kur minēts, ka viņš bija ar šīs nodaļas sastāvā, bija viņš tā kā, viens no viņa dalībniekiem. Viņi kopā bija aizsargu organizācijā, un acīm redzot, tas te nav minēts, bet viņš varētu būt atzīmēts, ka viņš ir šādā kontekstā pazīstams, nevis tikai satikt viņus Zedelgemā. Ja? Tā kā tās visas ir detaļas, bet manuprāt šajās detaļās un šajās, tādās niansēs, ja slēpjās tas, kas padara vēsturi svarīgi, interesantu un kas ļauj varbūt tā tīri personiski runāt par šādiem traģiskiem, dažādiem dzīves posmiem un labi ir kur dienas grāmatas iznākšana, manuprāt, tāpēc ir atzinīgi vērtējama un man atbild būtu apmēram tāda. Jā, pavisam īsi Uldis jau pašu svarīgāko pateica, tātad vēlams ir detaļās, un šajā gadījumā es kā vēsturnieks gan lasot gan šo dienas grāmatu, gan tās, kas citas, teiksim, muzeja rīcībā nonāk vai ir muzeja krājumā, tur ļoti svarīgi, lai cilvēks piemin konkrētas vietas, konkrētus datumus, konkrētas personas, konkrētus notikumus. Ja šie faktori šajā dienas grāmatā ir klātesoši, tas uzreiz tai dienas grāmatai piešķir pavisam citu vērtību, kā jau literārā redaktora un sastādītāja savā pēcvārdā lieliski rakstīja, ka tas padara viņu par tādu izmantojumu ir vēstures pētījumos, jo ja tas apraksts dienas grāmatās ir vairāk tāds, teiksim, lirisks un tādas konkrētības īsti nav, tad varbūt mēs varam, teiksim, to cilvēku personību atklāt, bet varbūt mēs īsti nevaram izmantot viņu kaut kur, teiksim, lai ilustrētu kaut kādu notikumu, jo ir jau, piemēram, arī, teiksim, leģionāru kādas atmiņas par kādiem periodiem, par kuriem, teiksim, dokumenti nav saglabājušies 19. divīzijas kaujām un tam līdzīgi, kur šīm dienas grāmatām vai kaut kādām atmiņām un tam līdzīgi ir daudz lielāka nozīme. Tur jau viņi iegūst jau tādu bonusu vērtību, jo viņi var papildināt tos mūsu, principā, zināšanas un arī faktoloģiju par atsevišķiem notikumiem.
šajā gadījumā, man liekas, visas šīs lietas tur ir klātesošas. Un pat, ja tur nav daudz aprakstīts par kaujām, bet vienlaikus tas arī ir viens no stāstiem, kas mums ir pavisam noteikti jāizceļ plašākā publikā, ko arī ar šo grāmatu mēs darām. Paldies! Viens tāds varbūt uzdevums jautājums, bet, ja mēs paskatāmies tā nedaudz plašāk, 20. gadsimts mums ir vēl 2 kari priekš tam, bet tur šīs dienas grāmatas un arī atmiņu rakstīšana no karavīru puses. Es nerunāju tagad par ģenerāļiem, kas rakstīja, kuru vēsturi mēs bieži vien uztveram kā to vēsturisko iekotu, tā ir tikai tā ģenerāļa vēsturi, bet tur nav šo vienkārši cilvēku atmiņas. Tas, ko mēs redzam arī strēlnieku atmiņas, kas vēlāk tikai tapušas pierakstītas, un ir samērā dažās brīžos, varbūt apšaubāms, jo tāpēc, ka tur nāk šis nākošo jau citu radīto stāstu virslāns virsū, kuram pakārto to savu slāni, Bet kāpēc tas otrais pasaules karš ir tā robežšķirtne, kur mēs tik daudz tās atmiņas atrodam, vai arī iepriekš ir bijušas šādas atmiņas dienas grāmatas, un mēs vienkārši tur nesam pievērsuši uzmanību? Kā jums liekas? Es nezinu, ka man bija vienkārši tas tā. To mums Kaspars pats labāk zina par strēlnieku vai Pirmā pasaules karu, varbūt, atmiņām, dienas grāmatām, tur pats es vairāk pievērsies, bet, varbūt atšķirība ir tā, ka mums dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā un tās vienalga, vai tā arī trimdā bija, teiksim, rietumos bija dzīvot cilvēku brīvā pasaulē, kur varēja diskutēt vai publicēties un tam līdzīgi, bet padomu laikā, runā par strēlnieku atmiņām, tad bija, tomēr šī ideoloģiskā piešpēc, kas varbūt ierobežoja kaut kādu brīvu gan kaut kādu šādu veidu stāstu, gan publicēšanu, kas bija iespēja tikai konkrētos dokumentus krājumos, cenzētos ar izlaistiem tekstiem un tam līdzīgi. Gan cilvēki, varbūt tā padomā, kā nebija pieraduši, un arī tie tehnoloģiski droši bija citas iespējas, ka grāmatas kā iznāca lielās tirāžās un tam līdzīgi, bet nebija tā, ka kurš varēja nodibināt kādu vēstures biedrību un izdot strēlnieku atmiņas, un turklāt savā... Nodibināt veco strēlnieku biedrību. Jā, turklāt savā redakcijā, mēs Partijas institūta redakcijā, tā kā, vai Revolūcijas muzeja. Dažādi, jā. Jā, man arī laikam būs diezgan grūti komentēt, tāpēc, teiksim, 20. 30. gados šādas, liecības nav tik daudz saglabājušās, varbūt tur ir kaut kāda, jāņem vērā kaut kāda tehnoloģiskais progress, ka varbūt otrā pasaules kara laikā šīs dienas grāmatas varēja kaut kā labāk ielikt kaut kādos materiālos, kas teiksim, labāk viņu saglabāja. Un faktiski jau tas bija ļoti skarbi. Tādu dienas grāmatu pirmkārt rakstīt kara laikā, otrkārt viņu saglabāt cauri, varbūt šajā gadījumā mazāk, bet ir citas dienas grāmatas, kas saglabājušas, kur tiešām raksta par kaujām, kur kauja beidzās un karavīrs ieraksta vakarā, kas ir pa dienu noticis, un tas tiešām unikāli. Bet jā, tāpēc tieši pēc otrā pasaules kara tas vairāk šādas, primārās, tādi primāri avoti, kas nav kaut kādā veidā uzslaņojumiem, apdarināti vēlāk, ir nākušas klajā, tas ir droši vien plašākas diskusijas vērts. Es vienkārši tikai piebilst, gribēju, kā arī strādāt pie šīs grāmatas, un teikot, ka tieši Zedeldienas nometnes vietējo presi ar roku rakstītu. Tur bija aicinājums tiem karavīriem, kuri būtībā diezgan bezdarbībā bija, tāpēc radās viss pašdarbība un poļi un visu, lai viņi raksta dienas grāmatas. Un es domāju, ka tur daudz arī to darīja. Tāds vairākākais uzsākums rakstīt dienas grāmatas.
Jā, tas var būt pat sētājiem runājot, ka mēs arī tikko strādāju ar tādām karavīri kādi jums šīm piezīmēm, jā, un tas par sētājiem un vienmēr tas pārsteidz, cik labi viņam izdevies nodot šo te sētājums nometnes varbūt to laika ritējumu pirmkārt. Tur ir tāda nemitīgi ieraksti, datums, nekādu jaunumu nav. Cigarešu nav, pārtikas likta, nekāda jaunuma nav, jā, un tā tālāk, un tā joprojām. Un tad tu lasi, ja, kas it kā ir neinteresanti, tur vienkārši, teiksim, ceras, ka tur nekāda jautājuma nav, tu saproti, cik būtībā, kāda ir tas laika ritējums, kāda ir tā cilvēka izjūta, dzīvojot būtībā tādām, es teiktu, tādām bezperspektīvā stāvoklī, ja, neziņā par to, kas notiks tālāk, ja, un tā joprojām, tā tālāk, ja. Man liekas, es neatceros, kurš vai Jolanta vai Dzeņakungs savās piezīmēs, man liekas, ļoti labi atzīmē to, ka Kalniņa dienas grāmatā, man liekas, un tas ir diezgan ļoti labi redzams, ja, ka viņš fiksē savus sapņus. Ja, un tas ir interesanti, kas mums parāda ne tikai to, kas tad reāli cilvēku notiek, ja, bet kā cilvēks arī jūt, par ko viņš sapņo un kāda ir viņa šī emocionālā pasaule. Jā, par to, kāpēc cilvēki pēc tam sāk rakstīt, protams, tas ir jautājums, uz kuru nevar viennozīmīgi atbildēt, bet es domāju, ka te ir arī jāņem vērā arī izglītības stāvoklis, ja, kas izglītības līmenis, kas pieaug, ja, un tik tiešām arī šī tradīcija rakstīt, ja, bija attīstījusies pa 20 šiem miera laika gadiem, ja. Un vēl viens moments, ko mēs it kā nepamanām, ir tas, ka dienas grāmata, ja, pēc savas būtības ir, kā teiksim, līdz 19. gadsimtam tas ir sieviešu nodarbošanās. Dienas grāmatas džentelmeni nerakstīja. Džentelmeni rakstīja memoārus, ja. Viņi varēja rakstīt kaut kādas piezīmes dienas grāmatas veidā, ja, kas vēlāk pārtakt viņu memoāros, kur džentelmenis, ja, mēģināja pamatot, ko tik viņš nozīmīgs ir vēsturē, ja. Bet sieviete rakstīja, ja, to, it kā to, kā saka teikt, tā pozīcija, tas apspiestās stāvoklis, ja. Un man, piemēram, pārsteidz, ka daudzi leģionāri, viņi nesāk rakstīt dienas grāmatas kaut kad tad, kad viņš tiek mobilizēts, ja, vai pēc kaut kādām kaujām, bet viņi kaut kādā brīdī bieži vien neizprotam iemeslu dēļ, ja, viņš vienkārši sāk kaut kādā veidā rakstīt, ja. Un tad man tas jautājums, ja, vai šajā te pozīcijā viņš arī neizjūt, es nezinu, atvainot tādu salīdzinājumu, kā 19. gadsimta apspiestā sieviete, ja, kurai kaut kādā veidā ir tā savu stāsts, teiksim, jānot tālāk. Un kāpēc cilvēki vispārībā rakstīja uzprāt dienas grāmatas? Varbūt Kalniņš, kāpēc Kaspar prāta, teiksim, Kalniņš uzrakstīs savu dienas grāmatu? Tas ir ļoti labs jautājums, bet man liekas, ka Jolanta jau ieskicēja to, ka principā tas tāds kā tad, kad viņus iesauca Naciskās Vācijas, tātad vienotajās vienībās, viņi tā kā nošķīrās no tās ģimenes, un tās ir savā ziņā tiešām tādas kā vēstules, jeb ziņas tuviniekiem, kurus viņš nesatiek, un kurš šis narratīvs, es teiktu, šis pārdzīvojums emocionāls par to, ka viņa ģimene palikusi šeit uz vietas, Latvijā, un viņš ir nonācis Vācijā, pēc tam Lielbritānijā un tad Kanādā, turpinās, principā tas ir 10 gadus, pēc tekstam mēs redzam, ka viņš visu laiku skumst, viņš ļoti emocionāli apraksta tās savas, principā, tos emocionālus pārdzīvojumus, sāpes, viņa tā, viss notiek pakāpeniski, tā dzīve viņam uzlabojas, bet viņš tas visvairāk, ko viņš vēlas, lai ģimene būtu ar viņu un atgriezties pie tās. Un tas caurstrāvo, principā, visu dienas grāmatu, kamēr viņš nenonāk Kanādā, 1. gada decembrī. Un tad, kad viņš jau ir aizņemts tā kā ar šiem darbiem, tad tas kaut kā paliek pamazām otrajā plānā. Viņš tā kā iegļūst šajā dzīves rutīnā, aizņemts ir ar darbiem,
un pamazām tā kā jau arī šīs cerības noplūk. Un iespējams, ka tad, kad viņš varbūt saprata to, ka tas, uz ko viņš cer, īsti vairs nav reāli, ar to mums varētu skaidrot arī to, ka šī dienas grāmata arī šie teksti paliek retāki, un viņš arī varbūt arī samierinās ar to likteni, kas viņam ir. Un līdz ar to viņš arī beidz rakstīt, ja mēs pēc tam redzam, ka tie ieraksti, ja sākotnēji gandrīz katru dienu vai reizi nedēļā, tad mēneši, un tad beigās jau gads, 2 paiet, un beigās viņš šo dienas grāmatu vienkārši beidz rakstīt. Bet tas jautājums, kāpēc raksta citos gadījumos, es domāju, ka tas ir individuāli un arī tāds ļoti grūti atbildāms jautājums. Vēl tikai kā iespēju varētu izvirzīt. Es domāju, lieta vēl varētu raudzīties tādu, ja viņš ir uz vietas Lubānas pagastā, strādā savā saimniecībā kopā ar ģimeni. Viņam īsti nav iemesls to dienas grāmatu rakstīt pirms tam, jo visi tuvinieki ir klāti, viņš ir ierakstā vidē un tam līdzīgi. Vēlāk viņi ir savs leģionā un viņš nonāk vietās, kur viņš pirms tam nav bijis, vai teiksim, tā viņa gan ģeogrāfija, gan mainās, gan visi tie pārdzīvojumi un tam līdzīgi. Tas ir veids, varbūt fiksē to, kas viņa dzīvē ir jauns, kas notiek un vēlāk, kas varētu pieļaut, ka tas pāraug jau tādā bez tādām personiskām iemesliem un saiknes ar tuvniekiem, ka tas pāraug tādā nosacīta kā kroniska dabā, ka varbūt cilvēks rakstot dienas grāmatu, varbūt ne visi, bet daļa kāda, manuprāt, ir. Viņš vienkārši jūtās kaut kā piepildīts vai gandarīts, vai ka, teiksim, tie notikumi, kas varbūt viņam atmiņā ir, kad ierakstot dienas grāmatā, viņš vēl papildus kaut kā nostiprina to. Un tas viņam liek psiholoģiski, ka būtu labi justies, ka viņš, pieņemsim, ir fiksējis šīs dienas notikumus. Ja? Un tas līdzīgi kā mūsdienās, es nezinu, mēs braucam ceļojumos, piemēram, ir cilvēki, kas uzņem daudz foto uzņēmumus, lai tie viņiem paliek, nezinu, tur datorā, telefonā vai kur, un lai pēc gadiem viņi var atcerēties un tam līdzīgi. Un cilvēki, kas saka, ka es nefotografēju, man svarīgi tās izjūtas, ja, un man nav svarīgi tā fotogrāfija, tas man traucē, ka, varbūt, to reālo sajūtu dabūt te brīdī, ja. Tā te varbūt ļoti dažādi, bet, es domāju, ja cilvēks sāka, tad varbūt viņš arī, bija vajadzīgs tos laika posms, kad, bez tām personiskām izjūtām arī, tāda veida faktori varēja ietekmēt, ka viņš turējās pie tās rakstīšanas, un līdz 55. gadam to darīt tīri rūpīgi. Es piekrītu, ka tas jau kļūst, pārējot ne tikai šis personiskais, bet citām vietā arī sev pierakstīt, jo tiešām dzīvē, es domāju, tā cilvēks, kas savu mūžu lielāko daļu ir pavadījis tomēr vienā vietā, Lubānā, ar ierastiem darbiem, un viņā tā pasaule pavērās gan dažādos aspektos. Viņam ļoti daudz ko jaunu viņš ieredz, un tāpēc viņš arī to grib fiksēt un pierakstīt. Tā dzīve ir ļoti mainīga, strauja, un es domāju, ka viņš jau sāk apzināties to, ka tas arī, ka tā ir arī jau vērtība pašas šīs dzīves pieraksts kā tāds. Jā, tā pēdējā roka, kad lielākā daļa ir pateikta, bet to, ko esam piebilst, ka, jau iepriekš teicu par to, ka izskatot esošo dienas grāmatas reti, kurais vispār, tā kaut ko pieminu par to, kāpēc viņš sāk rakstīt. Ir tādi, kas rakstījuši jau pirms viņi tiek iesaukti, jau, var teikt, jau pat miera laikos, pat 30. gadu beigās rakstīju dienas grāmatas ir vienkārši tad, kad viņš ir iesaukts, varbūt viņš raksta vēl intensīvāk un teiksim, plašāk, un tad viņam tas ir jau bijis jau tā pieredums. Bet lielākā daļā, protams, šī dienas grāmata ir tieši tad, kad viņi sāk rakstīt, tad, kad viņi vai nu tiek iesaukt, vai dodas uz fronti, tur vienkārši kaut kāda strauja pārmaiņa. Es domāju, tas daļēji saistīts ar to, ka viņi grib uzticēt kaut kam savas emocijas, jo vēstules viņi, protams, vācu pusē tev ir
karojošie īpašumi varēja rakstīt saviem tuviniekiem un pietiekami bieži, bet vienmēr bija tā iespēja, protams, arī vēstule bija sava veida tāda, tā kā dienas grāmatas sastāvdaļa, vai ka viņiem bija gandrīz vai kā rituāls, ka viņi rakstīja šīs vēstules tīpaši pirms kaujām, sūtīja prom, atbrīvojās no tām savām emocijām, bet vienmēr tā bija iespēja, tāpēc man liekas, ka dienas grāmata bija tāda laba vai alternatīva vēstule, vienkārši kā tāds pamatlieta, ko varēja ikdienā darīt, uzticēt tās emocijas, jo parasti jau mēs tās savas slēptākās domas uzticam saviem tuvākajiem cilvēkiem, bet tie tuvākie cilvēki kara laikā vienkārši nav klāt, un tādēļ arī dienas grāmata kļūst par to tādu mēdīju, kuram šīs emocijas tiek uzticētas. Tad jau pamazām jau tas kļūst par tādu rituālu, un tie, kas ir rakstījuši reizēm, ir tā, ka viņi sāk tikai ar tādām mazām, īsām rindiņām, tur aizbrauca tur, izstrāvāmies tur, gulējām tur un tam līdzīgi, un pēc tam jau šis dienas grāmatas īpaši ir laiks rakstīt, tad viņas kļūst diezgan detalizētas jau, jo šķiet, ka vienkārši vajag izrakstīt to savu emociju ārā un uzticēt kaut vai papīram. Tas ir tas, ko Jānis stāsta, te var, piemēram, uzdot jautājumu arī visiem pārējiem, kā jums liekas, kuru vēl zinātnes nozara bez sociālajām un humanitārajām zinātnēm, vēsturniekiem, literatūras zinātniekiem, gan dienas grāmatas ir ļoti interesēti, kas vēl, kam vēl varētu interesēt dienas grāmatas? Ko? Ekistēm, protams, bet Es minēšu varbūt psihologu. Psihiatri, jā. Dienas grāmatu rakstīšana ir viens no psihiatrijas, teiksim, arī veidiem, kādā veidā cilvēkam palīdz dziedināt, jā. Un tad mēs bieži vien vēsturnieki, tad, kad skatās, mēs kaut kādā veidā nepamanām to, kas ir, teiksim, tas lielais literatūras apjoms, jā, kas ir dienas grāmatu analīzē, sarakstīts varbūt citās zinātnes nozarēs, jā, kas ļauj paskatīties uz to problēmu daudz dziļāk, ja? Un, teiksim, tie momenti, ko jūs visi minējāt, manuprāt, ir diezgan būtiski, ja, jo tie atklāja to cilvēku daudz, teiksim, varbūt plašāk, ja? Gan tas jautājums, ja, kāpēc cilvēks sāk rakstīt to dienas grāmatu, kāpēc viņš beidz rakstīt dienas grāmatu, ja? Protams, ka viņš to pats neierakstīs, ja, bet mums kaut kādā veidā savu interpretāciju par to ir jāmēģina dot. Un vēl viens jautājums, jā, teiksim, dienas grāmatas, kā zināms, tas ir viens no tiem žanriem, kurš vispārībā nepastāv, kurā nepastāv kāda kanona. Jā, dienas grāmatas var rakstīt kāds, jūs varat salikt datumus, jūs varat numurēt, vai nav, kas ir tā dienas grāmata. Neviens jums nenosaka, kā rakstīt, ja, cik garām jābūt ierakstam, kādā veidā, formātam, ja. Jūs viņu varat rakstīt dzejā, jūs varat rakstīt prozā, kā jūs gribat, ja, brīvi izvēle, ja. Bet tomēr, teiksim, dokumentu pētnieki, ja, mēģina izšķirt, ja, un viņiem ir tā robežšķirtne, ka viņi nodala ir tās saucamās īstās dienas grāmatas, ja, es viņu saucu nevis par neīstajām vai īstajām, tad drīzāk ir tās slapenās dienas grāmatas, kuras jūs rakstat tikai sev. Un ir publiskās dienas grāmatas, kuras cilvēks jau iepriekš, paredz, ka viņas kāds lasīs, ja. Lasot Kalniņa dienas grāmatu, man liekas, ka tās ir publiskās. Pēc savas būtības, jā. Tas ir tas, ko jūs teicāt, tas, ko Kaspars teica, ja, ka viņš raksta to savai ģimenei, ja. Un ka varbūt ir cerība, ja viņu kaut kas notiks, tad ģimene kādreiz ko izlasīs, sapratīs, kā viņš ir jūties, ja. Kā, būtībā jau dienas grāmatas mērķis ir pārvarēt to empātijas barjeru, ja, kas ir starp mums, ja. Un cilvēki, ja, kas atrodas, nezinu, vai vierakumā, vai būstekņu nometnē, vai vēlāk trimdā, tur gāžot mežus, ja, vai tur strādājot kalnu raktuvēs, vienalga. Bet, jā, te ir tā problēma, jā, un tās īstās dienas grāmatas, ja, kas bieži vien ir šifrētas, un bieži vien tur nav saprotams, kas ir ko cilvēks rakstīs, vai mēs no satura nojaušam, ka cilvēks labprāt, ka cilvēks nebūtu tās negribētu, lai jums publicētu, piemēram, ārlietu ministra Monteru dienas grāmatas varētu minēt kā piemēru, ja, kas absolūti nav publikai rakstīts, ja, vai startautiski, piemēram, savu laiku bija skandāls, ka
Britu, teiksim, antropologu Voļislava Maļinovskaja dienas grāmatas tika publicēts, kur tas antropologs parādījās pavisam citā gaismā, ja, kas nebija, teiksim, publikai, teiksim, domāts, ja. Un te ir tas jautājums, ja, kā arī ģimenēs, ja, bieži vien šīs varbūt tās īstās dienas grāmatas, ko mēs uztveram kā vienkārši vecā tēva kaut kādu pierakstu par kaut ko, ja, mēs bieži vien nespējam novērtēt to viņu unikalitāti, ja. Kaut tās īstās dienas grāmatas jau savas vietītes ir daudz autentiskākas, ja. Jo rakstot publiskās dienas grāmatas, mēs jau mēģinām skaidrot to savu stāvokli, mēs mēģinām kaut ko pateikt ar viņām, mēs mēģinām socializēt sevi, ja, ne tikai izteikt tās mūsu sajūtas, ne tikai nodot informāciju, ja, bet skatīties daudz varbūt plašāk. Labi, bet varbūt pāriesim pie tāda vispārējā momenta. Kāpēc, teiksim, šo te, mēs jau sākām runāt, ja, ar ko tad jūsuprāt ir izskaidrojama šo te karavīru vispārīgām dienas grāmatu, memoāru, ja kā šodien moderni mēģinām teikt, ego dokumentu, ja, popularitāti mūsdienu sabiedrībā. Un vai šī te popularitāte, ja, ko mēs varējām novērot vēl pēc pāris gadiem, ja, vai jūsuprāt viņa saglabājas, vai viņai tomēr ir, teiksim, paredzams kaut kāds noriets, redzams noriets, kā jums šķiet? Man neliekās, ka noriets, jā, es domāju, ka cilvēkiem gribas lasīt no tādas tekstus, ko mums par autentiskiem, kas nav no pirmā, kas nav sadomāti, un es domāju, ka tieši tas dienas grāmatas un kaut kādas autentiskas, biogrāfiskas piezīmes padara interesants un kaut kāda noriedzošana būs viss pārējie, bet man liekas, ka šobrīd nē. Kaut vai varbūt no citas jomas, tikko kā iznākušas ir Andras Neiburgas arī dienas grāmatas vairāku gadu garumā, kas arī ir tādas puspubliskās vienkārši kaut kādai autoriem. Man ir tam ļoti tāda liela interesi un runājot par to īsto to slāni, es saprotu, ka viņai tādas arī ir bijušas. Bet, es domāju, ka tā dienas grāmatu interese šodien ir, ka cilvēki ir izslāpuši pēc tādas tiešas pieredzes, nevis pastarpinātas ar izdevām. Jā, piekrītot Jolantai, man liekas, ka tas moments varētu būt arī, ka ir daudz cilvēku, kuriem vienkārši tā varbūt tā oficiālā vēsture nav tik interesanta, un viņi grib paskatīties uz konkrēto laika periodu, mazā cilvēku prizmu un paskatīties, kā tas ir bijis savu reālu cilvēku acīm, nevis, teiksim, no dokumentiem, no tādiem oficiāliem avotiem. Tas ir viens, otrs, iespējams arī kaut kādi blakus faktori veicina šādu avotu popularitāti un šobrīd varbūt būs tā, es nedaudz spekulatīvi, pirmām šobrīd arī Krievijas iebrukuma Ukrainā arī tā kā, ir kaut kāda sabiedrības daļa, kas tā kā vēlas paskatīties, kā cenšiem, teiksim, otrā pasaules kā viņi gājuši cauri tām kara šausmām un varbūt kaut kā vilkt kaut kādas paralēlas un meklēt kaut ko tam līdzīgu, lai varbūt saprastu, kur ir tā visa, teiksim, tā problēma un kā cilvēki tādos apstākļos dzīvojuši, kas varbūt tāds apstākļi. Bet vispār man liekas, ka jā, cilvēkiem, ņemot vērā, cik šāda veida avoti bieži iznāk, man liekas, ka viņas arī turpmāk būs diezgan populārus un sabiedrībā pierakstīts, jo, kā Jolanta jau minēja, ka gribās to dzīvošo pieredzi, nevis varbūt uz sausos dokuments
tas, man liekas, aktuālāk nemainīs. Es jau daļais sākumā šķiet teicu, es atkal bez tā, ka indivīds ir lasīt, varbūt individu jau sajusties kaut kā līdzīgi vai tam līdzīgi. Tā laika izjūta, es atpieņusim, atceros, ka es nezinu, kāpēc 90. gados strādājuši pat kara muzejā, nāca veci vīri, bijuši leģionāri, vai nebija pat vēl galīgi veci, ja pat, nezinu, Edgars Skreja, piemēram, ko es pazīmu no kaut kā 1990. Gada, Man kā kaut kādam vēstures jaunam studentam, kaut man interesēja vēsture un īpaši leģions, bet man likās, tie kaut kādi večuki, ko ar viņiem nav bīstami, ko viņiem tur runāt, labi, viņi tur, lai viņi uzrakstās atmiņas, labi, bet grāmatās ar to var izlasīt visu, ja. Un es varbūt tā īsti tā nenovērtēju. Es pats intervēju bijušos leģionārus, es biju mājās pie tādiem cilvēkiem, kas bija, ko es kā vēlāk uzzināju, ka viņi bija dzelzkrustu kavalieri, ka tad viņš man bija pretī, bija pirmās grupas invalīds, bez kājas un ļoti sliktos apstākļos. Protams, ar tā laika kaut kādām savām zināšanām studentē es viņu iztaujāju un pierakstīju, bet varbūt tikai tagad, kad tie cilvēki ir aizgājuši un viņi vairāk nav, tad es arī pats varbūt tīri vairāk daudz nobriedis un tīri profesionāli attīstījies, es saprotu un nožēloju, ka toreiz es nepajautāju to, vai es nepajautāju to, ja. Tā kā tā vērtība, es domāju, tā laika atstāja pēc svarīga, kad varbūt tai brīdī, kad tā tēma it kā ir visur pieejama, par to, nezinu, ir avīžu raksti, jā, ir kaut kādas atmiņu publicējumi laikrakstos, tie cilvēki ir mūsu vidū, viņi daudz, tad mums likās, ka tas nav nekas tāds īpašs, bet tad ir pagājis lielāks laiks, un mēs redzam, vienalga visus rakstīt grāmatu, piemēram, Salskos nometni, ja, kad to Salskos nometnes ieslodzīto gan vairs nav, kad tu saproti, ka pieņemsim tās nuklāra vēstures liecības, ja, piemēram, okupācijas muzejs, ko ir pierakstīts video liecības vai folkloras krātuve vienalga, ja, kad tu vari novērtēt, ka tas ir tiešām ļoti vērtīgi, ka tas ir izdarīts, ka tās atmiņas ir nofiksētas, ka tev vairāk nav kam pajautāt. Un pēdējais vēl tīri tāds, varbūt mazliet provokatorisks jautājums, vai piebildi, droši vien daudz jau, kā es teicu, atkarīgs no tēmas, ja. Arī šodien mēs šeit sēžam kara muzejā un runājam par leģionāru, es tam īsti Kasparam jāprasa par dienas grāmatu, it kā par atmiņu pierakstīt, tas tā, man liekas, tā ļoti precīzi nav, ja. Dienas grāmata ir dienas grāmata, atmiņas ir atmiņas. Bet man jāprasa varētu būt tāds, kāpēc mēs šo saucam par leģionāru atmiņu pierakstu, bet nesaucam, piemēram, par trimdas cilvēku vienkārši atmiņām. Un es iedomājos, ka viņam Kaspars nestrādātu kara muzejā, bet strādātu muzejā Latviešu pasaulē, tad varbūt mēs sēdētu Bērnu bazārā un runātu par latviešu trimdnieku atmiņām, ka tikai leģions būtu kaut kāds neliels ietus. Tas ir viens mārketingu. Jā, un tad mēs, piemēram, varētu salīdzināt vēl, piemēram, mēs arī iznāca Jūra Grozīša romāns, tā diezgan erotiski, pieskaņa, ja, par latviešu dīpī, ja, un tad mēs varētu salīdzināt, ko cilvēki vairāk lasa, Rozīti vai Kalniņu. Bet, tas... Piemetot savus 5 centus tam visam, kas jau ir pateikts. Jā, manuprāt, šādā veida izdevumi noteikti ir un būs noiets, un vispār, cik runājot Latvijas grāmatu izdevējiem vēsturi vispār ir ejošs temats, un šis, man liekas, formāts, kad ir kaut kāda konkrēta cilvēka atmiņas, tas ir, cilvēkiem patīk, teiksim tā, nosacīt privātā dzīve, varbūt tā nav tāda privāta dzīve, kā varbūt žurnāla nosaukums, bet tā tomēr ir viena konkrēta cilvēka kaut kāds prizma, kā viņš skatās uz pasauli, viņš arī galu galā ar savu rakstīto dienas grāmatas vārdu, viņš arī reprezentē to sabiedrību, kurā viņš dzīvo, no kuras viņš ir nācis, kādā ģimenē viņš audzis, kādā skolā skolojies, ar kādiem cilvēkiem ticies, ar kādiem hobijiem nodarbojies un tam līdzīgi. Tas viss stāsta daudz vairāk nekā tikai tas viena cilvēka, tas, ko viņš redz. Tas stāsta pavisam vairāk. Tas atklāja tādu, var teikt, ja ne laikmetu, tad tādu vismaz laikmetu daļu
Un līdz ar to cilvēki, lasot tādus it kā vienkāršus ikdienas ierakstus, patiesībā uzzina to, ko viņi varbūt negrib lasīt tādos plašākos akadēmiskos pētījumos, kur varbūt ir tā iedziļināšanās līmenis ir krietni augstāks nekā šādā dienas grāmatā, kurai par laimi, pateicoties vairākiem redaktoriem, ir lieliskas piezīmes, kur cilvēks, ja viņš vēlas, viņš var noskaidrot gan konkrētās vietas, gan personības, bet ja viņš nevēlas, viņš vienkārši var lasīt tālāk un izprast un paņemt no šīs dienas grāmatas to, ko viņš grib paņemt. Tā kā es domāju, ka noteikti šī formātam ir liels potenciāls joprojām. Bet varbūt, ja mēs paskatāmies, un tas tāds pēdējais jautājums, un publikai mēs jau esam nedaudz parunāt, bet tas jautājums ir varbūt tāds, bet arī, ja mēs skatāmies uz 20. 30. gadiem, nebija tik daudz cilvēku, kas vēlētos tādas atmiņas lasīt, vai skatīties. Un cik lielā mērā, tas tagad var būt nedaudz sarežģīti, cik lielā mērā mēs to varam saistīt ar to postmodernismu, lielo narratīvu sapratu, ka mums būtībā neinteresē. Un ja mēs paskatāmies, piemēram, vēsturiskā antropoloģija, kā virziens, kas ļoti izmanto arī dienas grāmatas, izmanto interviju, cilvēku skatu punktu, viņi jau radusies savā veidā kā reakcija uz to konceptualizēto vēsturi, kur vēsture mums parādās kā kaut kādas, nedzīves struktūras, kas kaut ko virza, kaut kādā veidā mainās, un tad mums nav skaidrs, kas tas īsti ir, ka tur tā cilvēka nav, ir kaut kāda struktūras, ir kaut kādas institūcijas, un labākā gadījumā 1, 2, 3, 4 izcili cilvēki pieminēti, kur tad ir tas cilvēks, uz kuru mēs atsaucamies, ko mēs pētām, viņu nav, Un tad varbūt cik lielā mērā tas ir saistīts ar to mūsu laiku, un cik lielā mērā tā koncentrēšanās uz šādiem subjektīviem, individuāliem narratīviem, mums veicina, vai atkal otrādi mēs aizējam projām no tā lielā vēstures stāsta, vai sākam šo lielo vēstures stāstu apšaubīt. Kādas lietas? Sākšu ar Jolānu stāstu. Es neesmu vēsturnieks, bet man liekas, ka ir svarīgi sabiedrībai šīs abas puses. Ir vēstures pētījumi un ir šīs te atmiņas. Atmiņas vienmēr būs viena cilvēka atmiņas, viņas nedos. Bet vēsturnieks viņš gan pētot dokumentus visu laikmetu un plus šīs te dažādu cilvēku viedokļa skatīt, kas ir tieši šī laika liecinieki. Es domāju, ka kopā veidojās tā aina. Man tā liekas, ka tagad varbūt tas ir tas ceļš, objektīvā, subjektīvā vēsture. Un tad mēs to ainu redzam pilnīgi, nevis tikai kaut kāds no cilvēkiem atrādus konceptus, vai tikai atsevišķi cilvēku stāsts, kas būs vienmēr tikai viņa stāsts. Bet šis te kopā, tas vēsturnieku uzdevums ir dot to ainu pilnasvinīgu un ne tikai sausu, bet arī cilvēku. Jā, es saprotu piekrist, ka mēs gribam vēstures realitātei pēc iespējas pietuvināties, jo pilnīgi objektīvi nekad arī neviens labākais vēsturnieks droši vien vēsturi tomēr mums neatklās, tas vienkārši nav iespējams, tad mums ir jāatrod gan šie, kā saka, regulāri dokumenti jāizmanto, gan jāizmanto oficiāli dokumenti un kritiski izvērtējot un kaut kādu balansu ar tiem dodot, mēs varam to pagātnes realitāti kaut kādā veidā restaurēt. Vai tas ir palīdz vai nepalīdz, vai kā tas varētu attīstīties. Man redzot, ja šis žanrs ir pieprasīts, tad mums grūti pateikt, kam jānotiek, lai, piemēram, tas nebūtu pieprasīts, vai varbūt rastos kaut kas vēl cits. Jā, es pieļauju, ka ies kaut kādi gadi, mainīsies tehnoloģijas vai tam līdzīgi, un tad parādīsies kaut kas tāds vēl cits, ko mūsdienās varbūt neapzināmies. Varbūt cilvēki interesēsies, es nezinu, par Kasparu Zēļa ierakstiem Twitterī, ko viņš ir sarakstījis 10 gadu garumā, un tas būs pieprasīts. Jā.
Nu, jau 15, jā, un varbūt tāds otrais pasaules karš būs sena pagātne, jā, bet mums interesēs varbūt kaut kāds pārējais laikmets vai 21. gadsimts un tam līdzīgi, jā. Vēl jau, kas man liekas ir interesanti vai svarīgi, arī runā par tiem mazo cilvēku stāstiem vai ne karavadoņu ģenerāļu stāstiem vai bet vienkāršo karavīgu stāstiem, tad jau mēs varam redzēt vēl tādu ainu, ja piemēram trimdā savulaik, leģionu vēsturi tika rakstīti, tā var teikt, pulkvežu acīm, kas ir, latviešu karavīgs 2. pasaules kara laikā grāmatu sērija un citi darbi, ja. Latvijā, pēcatmodas laikā vai vēl, kāds 10 gadus atpakaļ, es teiktu, ka leģionu vēsturi tika rakstīti, leitnantu vai virsleitnantu acīm, Rolands Hoptaņenko, piemēram, spilgtākais piemērs viņa darbs neatzītie karavīri un tam līdzīgi, bet ir pietiekami daudz šāda veida dienas grāmatu vai atmiņu, ko ir rakstījuši vienkārši cilvēki, kas ir iesaukti, kas ir, nav komandējuši uz lielas vienības, saprast apmācības un tam līdzīgi, bet ar viņu stāstu ir svarīgi, ja? Un ir īpaši, piemēram, atkal tas starptautiskais konteksts, ko mēs šodien daudz nerunājam, ja? Bet es iedomājos, piemēram, tādai ārzemju auditorijai, ka būtu tādi klasiski stereotipi vai priekšstati par latviešu leģionāriem, ja, piemēram, Rietumu Eiropas publikā, pirmais jautājums būtu tāds, ja, vai viņš tur ir SS vai nav SS, ja, vai tie cilvēki saprast, kas ir ieroči SS un kaut kas cits, viņi droši vien nesaprast, tad, ja viņi uzzinātu, ka ir, tad uzreiz būtu kaut kādi kritiski jautājumi par kaut ko citu, ja, un, piemēram, šī dienas grāmata, manuprāt, ļoti labi parāda, ja, ka Aleksandrs Kalniņš noteikti nebija ne brīvprātīgais, noteikti nebija nekāds nacistu piekritējs, ja, bet viņš ļoti pārdzīvoja, ka viņam jāstāja savu dzimtenes, kur viņš bija gatavs iet atpakaļ ar kājām, kā viņš tāds dzirdētā, ja, tā kā tas arī svarīgi, ko mēs varam ņemt vērā. Jā, paldies, tu atbildēji būtībā uz pirmo jautājumu, ko es uzdevu, ko es gribēju dabūt atbildi, jā, ka pulkvežu vēsturē pirms 70 gadiem, jā, kam viņš nebija vajadzīgs. Vismaz man tāda sajūta radās, jā. Teiksim, kur beigās mums nonāknīts lietām. Labi, vēl kā, Jāni? Jā, es tagad klausoties katru komentāru aizmirst, ko es vēlējos pateikt. Jā, par lielajiem vēstures narratīviem. Manuprāt, šādas atmiņas dienas grāmatas noteikti varbūt nevar apgāst šos lielos narratīvus, bet viņas var padarīt šos narratīvus daudz šķeltņainākus un daudz slēņainākus. Jo šīs atmiņas iespējams, ja kāda no dienas grāmatām kļūst par absolūtu bestselleru Latvijā, viņas varbūt nerunās tādu, teiksim, objektīvi par tālākiem notikumiem, tomēr kļūst par ļoti tādu sabiedrību apspriestu notikumu darbu, un tad cilvēki noticēs tam, kas tur ir rakstīts dienas grāmatā, gan varbūt vēsturnieki tam nepiekritīs, tad iespējams viņam ir iespēja kļūt par tādus, mainīt sabiedrības priekšstats, bet, manuprāt, diezin vai tādi aplomi darbi, ieraudzīt dienas gaismu un varētu gūt kaut kādu tādu popularitāti. Latvieši varbūt no publikai ir kādi jautājumi, kādi komentāri, bet tā īsti, jo īsti dziesmu, tur jau... Paturpināšu, un man ļoti uzrunāja Jāņa replika par to, ka no tām dienas grāmatām mēs jau tikai nefiksējam faktus, datumus un arī tur laika apstākļus, bet tur ir daudz vairāk slāņu. Un arī šeit mēs ļoti labi redzam, ka Aleksandrs Kalniņš ir tāds īsts Latvijas produkts. Piedodiet par varbūt šo žargonu. Viņš pamatskolā sāk iet 1920. gadā. Tad tā ir Latvijas neatkarības sākums. Viņš savu izglītību gūst brīvā Latvijā. Viņš armijā iet 35. gadā uzsāk un tad dienas iziet. Un būtībā arī tas pamudinājums iespējams rakstīt
ir tāpēc, ka valsts ir izaudzinājusi brīvus pilsoņus, kuri var brīvi domāt, paust emocijas, un tas viņiem ir dabiski. Jau, tas ir ielikts jau viņu audzināšanā. Un viens, ko mēs arī redzam, ir arī Aleksandra Kalniņa inteliģences pakāpe. Un tas droši vien nāk no šīs audzināšanas. Un, ja mēs redzam, ka tas ir piedzīvots karš un tā tālāk, bet es pamanīju vienu ļoti interesantu ierakstu viņa dienas grāmatā. 1948. gads, 21. augusts, sestdiena. Zuikas vīru kora koncerts. Grūti izteikt vārdos kādu saviņojumu, tas manī izsauca. Atceroties jaukos ceļojumus ar dziedumu, sirds savēlkas. Bet jaukais sniegums, labais izpildījums, skaistās dziesmas atkal dod ticības spēku. Ka Latvijas dziesma reiz brīvi skanēs brīvā dzimtenē. Tātad tas jau tikai cilvēks, kurš ir bijis lauku strādnieks, kurš ir diezgan, bet tas ir par to, cik arī viņš ir bijis saviesīgi kulturāls, jau arī pirms kara un šīs tradīcijas ir nepieciešamība arī pēc kara. Un tas ļoti labi sasaucas ar mūsu kori, kas šodien dzied brīvā Latvijā. Un ja nav varbūt kādu tiešu jautājumu, vai viņi būs pie kafijas tases, pie vīna glāzes, tad es varbūt teikt paldies visiem diskusijas dalībniekiem un aicināšu kori tēri uz vienu dziesmu, un tad jau pie apkārtējām turpināsim.
Jā, paldies. Pašā novērsumā es gribētu pateikt. Protams, paldies Latvijas Kara muzejam par iespēju būt šeit un organizēt šo pasākumu. Protams, kurš projekts neizskiet bez atbalstītājiem. Jāpasaka liels paldies gan Valsts kultūra kapitāla fondam, gan Madonas novada pašvaldībai un arī apvienotai Daugavas Vanagi, kuri palīdzēja un arī finansiāli atbalstīja, lai šī grāmata būtu. Un es gribētu arī pateikt paldies Daugavas Vanagiem. Ailai! Un paldies arī vīru korim, viņiem arī, liels paldies. Un tā kā Mārtiņš šeit ir aicinām jūs pie kafijas, vīna un arī kādām uzkodām. Paldies, kā atnācāt, tiekamies citos pasākumos.
ir labākā dāvana Aleksandram Kalniņam. Viņš dzird no turienes mūs visus. Bravo! Tāpēc jau mēs nesam. Tāpēc dziedam nevis. Kādēļ mums tik labi dziedājāt? Tāpēc dziedāsim nevis